Nav grūti saprast, ka šāds fons veicina pilsētnieku, ja ne sociālo, tad politisko apātiju jau noteikti. Jau pirms domas vēlēšanām aptaujas liecināja, ka liela daļa maskaviešu ir pārliecināti, ka ierēģi ir korumpēti, bet uz viņiem tas neatstāja nekādu iespēju. Tie, kuri vēlējās, un tie pārsvarā bija vidēji un vecāku gadagājumu cilvēki, aizgāja vēlēt inerces pēc. Daudz gan izmantoja labo laiku un devās ārpus pilsētas, ieziemot mazdārziņus un savākt, kas tur vēl nav novākts, jo maskaviešiem vēl no padomju laikiem ir spēcīgi iesakņojusies tradīcija par daļu proviantu parūpēties pašiem. Visādā ziņā pie vēlēšana iecirkņiem svētdien nekādas lielas rosības nebija. Nav absolūti nekādas jēgas nav. Bet, redziet, vēl tā lieta, ka ej vai nē, no tā nekas nemainās. Te tiešām nemainās, jo nobalsos viņa vietā un manā, jo es visos sarakstos iekšā nestoties to, ka man 20 gadus nav Krievijas pats. Es domāju, ka uz vēlēšanām ir jāiet obligāti. Tam jākļūst par tādu paradumu, kā piemēram zobu tīrīšanai no rītiem un vakaros, jo vēlēšanas ir demokrātijas augstākā izpausme. Tas ir sasniegums, ko nedrīkst atdot nevienam citam nekādos apstākļos. Solovjova kungam bez šaubām ir taisnība, taču bijušais Krievijas premjeras Mihails Kasjanovs pēc vēlēšanām tās nosauc par farsu, pēc kura nevienam vairs nevajadzētu būt nekādām ilūzijām. Kremlis lēnām, bet noteikti valsti ved uz divpartiju sistēmu. Skaitļi liecina, ka no 35 vietām Maskavas domē 32 krēsli tiks varas partijai Jeģinē Rosija, bet atlikušie 3 komunistiem. Šāda aina ir nākus pie sirds Maskavas mēram, kurš jūtot savas partijas drošo aizmuguri, jau pagūs izteikties, ka tagad jau nekādas baumas par viņa aiziešanu, lai neviens vairs nestāst. Taču notikušo vēlēšanu gaišās un tumšās puses bez šaubām ir Krievijas un Maskavas iekšējā lieta. Mums, jebkurā gadījumā, svarīgāks ir ekonomiskās iespējas, ko sniedz kaut vai apjomīgais Maskavas tirgus. Ilustrācijai. Krievijas galvaspilsēta ikdienas patērē 32 000 tonu pārtikas, kas ir apmēram 16 smagie dzelzceļa sastāvi. Maskavas veikalu plaukti nav tukši, bet Latvijas produktiem tur vieta varētu atrasties. Vēl jo vairāk, ka tāda interese, kā mums apgalvoja viens no Maskavas valdības vadītājiem Vladimirs Mališkovs, kurš starp citu ir ilgus gadus dzīvojis Latvijā un reiz pat piedalījies dziesmu svētkos Kora Daugavas sastāvā, esot. Šodien daudziem mūsu cilvēkiem ir nostalģija pēc Latvijas. Nevelti katru gadu pieaug Krievijas turistu skaits, kuri dodas uz Latviju. Bez tam nevajag aizmirst, ka daudziem mūsu ļaudīm Latvijā ir īpašumi, tādā vērtās otrās mājas. Tā kā interese mums ir, tikai vēl traucē daži nenoslēgtie līgumi, piemēram, par izvairīšanos no dubultās aplikšanas ar nodokļiem. Jo savādāk, kas tad sanāk? Mūsu, bet galvenokārt jau jūsu plašu patēriņa preces un produkti nav konkurēt spējīgi cenu ziņā. Es uzskatu, ka tas nav normāli, jo Krieviem taču garšo jūsu pārtika. Es, piemēram, nespēju iedomāties savu pusdienu galdu bez Rīgas rupmaizes. Nevar noliegt, ka mūsu bijušās prezidentes reiz teiktie vārdi par boblu un vodku Krieviem vēl sūrst, bet vismaz vārdos viņi ir gatavi veidot ekonomiski izdevīgas attiecības, vismaz Maskavas līmenī jau noteikti. Neraugoties uz attiecībām, kādas izveidojušās valstu un politiķu līmenī, Maskava Latvijā ienākusi ar savām investīcijām. Jelgavā nākamā gada vasarā sāks darboties kopīga autorūpnīca, kurā ražosim autobusus gan Krievijas, gan Eiropas Savienības tirgumu. Bez tam mēs esam ieinteresēti Rīgas ostā. Tas pat mums ir interesantāk nekā Pēterburgas vai Somijas ostas. Pa dzelzceļu galu galā no Rīgas patiešo ātri pie mums nonāk konteineru tūkstoši. Ja vien tas ir appusēji izdevīgi, es domāju, ka mums ir visu laiku jānāk solis pretim vienam pret otru. Tomēr nav jau viss arī tik rožaini. Jā, pašlaik Maskava ir gatava vēl šogad savos veikalu tīklos zem vienas kopējas Latvijas preču zīmes tirgot mūsu piena, zivju un citus produktus, tikai mēs nevienmēr spējam nodrošināt vajadzīgās preces vajadzīgajā apjomā. Tātad te ir iespēja sēsties pie sarunu galda Zemkopības un ekonomikas ministrijām, ražotāju asociācijām, investīciju aģentūrai, vārdu sakot visiem, kuri ir ieinteresēti problēmas risinājumā. Jo nevajag sevi lolot ar ilūzijām, ka Maskavas tirgu iekarosim tikai ar labo gribu. Protams, uz asfalta nekas neaug tikai, un mums to nav viegli saprast, bet Krievijas galvaspilsēta darbojās kā holdinga kompānija, jo tai pieder gan līzinga kompānijas, gan metalurģiskās rūpnīcas, arī 25 agrofirmas. Tāpēc mūsu ražotājiem laika nav pārāk daudz, ka nesanāk nokavēt, jo Maskava vasarām netic.